strādāt, kad uzņēmums izlēma par to, ka mēs sāksim metināšanas procesu ieviest mūsu uzņēmumā. Un es biju viens no tiem stūrakmeņiem vai arī palīgiem, kas palīdzēja sagādāt dažādas pozīcijas tieši metināšanas pozīcijām. Ir šī viena bilde, ko jūs tagad arī redzat, kur mēs tieši atrodamies ar pirmajiem metinātājiem CC5003, kas bija viens no pirmajiem produktiem, ko tieši mēs uzsākām metināt mūsu uzņēmumā Ventspilī. Un tas bija kā jaunums arī kā būheram, kā tādam, sākt nodarboties ar metināšanas lietām. Jā, starp citu, tas pa vidu, tas esmu mēs. Laiks iet un mainās uzņēmums, mainos arī es. Protams, darbs man ir saistīts arī ar ceļošanu, ar komandējumiem, un viena no spilgtākajām situācijām ir bijis arī tieši tādā pašā laikā, kad uzņēmumā principā sāku arī darboties, kad mēs ar darbu kolēģi, kur vārdus, protams, tagad gan neatklāšu, bet viņš joprojām strādā mūsu uzņēmumā, mums bija komandējums uz kaimiņu valsti, un, diemžēl, sanāca tā, ka viesnīca bija rezervēta ar vienu gultu, bet ar dubulto gultu. Mums sanāca tas, ka mēs abi gulējām vienā gultā, pārlaidām nakti kopīgi zem vienas sēkas. Tā mums bija tāda situācija, ko, protams, spilgt atceros, un tas, protams, ir tāds humoristisks gadījums, bet, viss bija labi un viss beidzās laimīgi. Esmu pensionārs vairākus gadus un biju viens no pirmajiem cehā strādājošiem 2005. Gadā janvārī. Spilgtākās atmiņas bija pirmās darbdienas Buherā vecajā, tur bijušajā hallē, kad ienācām telpi pārsvarā tukša, nekas tur nebija. Daži skapīši vai ne, un mēs jau bija iedomājies, ka tur būs darba galda, virpas un vispārējais. Bet tā tur nebija, un tāpēc sākās viss no nulles. Mums izskaidroja, kā tas viss būs. Detaļas atvedi jau tikai bija jāsamontē, jāsaliek kopā, godīgi, prātīgi. Un tā tas attīstījās. Tālāk, kamēr paši sākām ražot. Viss es nedrīkst stāstīt, jo vēl varēs arestēt. Kolēģi visi zolīdi bija. Es nezinu, man tā laimējies dzīvē vai kā. Jautri bija vienmēr. Strādājām nopietni, bet brīvajos brīžos viens par otru pajokojām. Reizēm sākot ar tāds, viņš joprojām vēl strādā tāds smilkšarais, Raitis. Ar to varēja feini pajokot. Vai karjeras ceļš man ir gājis interesanti. Ir ļoti daudz, kas pieredzēts, daudz, ko esmu iemācījusies. Ja godīgi, nebija plānots kļūt par metinātāju, bet kaut kā dzīves ceļi krustojās, ka aizgāju mācīties par metinātāju un tik ļoti iepatikās, ka nokļuvu šajā uzņēmumā praksē un ļoti iepatikās pats uzņēmums un darba kolēģi un paldies Dievam. Vēl joprojām strādāju šeit un ļoti patīk mans darbs. Laikam lielākais iemesls, kāpēc man šeit patīk, ir tas, ka ir ļoti labi kolēģi, ir labas atbalsta programmas, ir ļoti daudz iespējas, ko sniedz Bušer tieši kā uzņēmums, kas palīdz attīstīties un pilnveidoties kā cilvēkam, gan kā metinātājam. Brīvo laiku man patīk laikam pavadīt ārpus mājām pie dabas, tieši ar bērniem kopā aizbraukt līdz jūrai, uz bērnu laukumiņu paskriet ar bērniem kopā vai aizbraukt par zirgiem, izjāt un bērnus pavizzināt un pārstrā pavadīt laiku vienkārši pie dabas. Lielākais piedzīvojums ar darba kolēģiem, man tā liekas, ka sporta spēlēs. Tāds diezgan plašs pasākums, daudz cilvēku, dažādas aktivitātes, diezgan jautri, interesanti. Ik pa laikam gadās, kā arī izjokam kādu ar kaut kādiem tādiem jokiem, kas nekādīgi neiespaido darba drošību tā tālāk. Brīvdienas mājas pavadīt, vismaz tādā laikā, kā šodien. Moci izlaist kaut kur. Darba uzņēmumā es iesāku, sākot ar praksi, jo pēc tehniku sanāca, ka man piedāvāja uz šeit atnāks praksi, un beigās sanāca, ka ir palikos strādāt, jau gandrīz 6 gadus. Mans novēlējums Buheram un Izpalu nākamajiem 20 gadiem, varbūt vairāk gadiem, cerams, ka vairāk, lai attīstās, lai pasūtījumi, lai augam. Skaistāka atmiņa no Ziemassvētku balles bija pasākums, kur bija jāpiedalās ar savu kostīmu tērpu atbilstoši tematikai.
Un tā bija pasaku tēlu tematika, kurā ierados mednieku tērpā. Smieklīgākais, interesantākais bija tas, kad cepures dabūju, vestes dabūju, veco laiku apaus es dabūju, pat stilizēts nazis bija mednieku, bet nevarēja atrast bikses. Un optimālākais variants bija atrast tumšā krāsā sieviešu zeķu bikses. Tas bija smieklīgi, bet interesanti un ciemiņiem patika, man arī patika. Strādājot Buheru municipāli, visvairāk es novērtēju stabilitāti, noteikti atalgojumu, ko es saņemu, zinu savu darbu, pienākumus un esmu gandrīz par to, ka mani novērtē. Brīvdienas es pavadu pārsvarā ģimenes lokā. Mēs dodamies izbraukumos, tāpat tās pārsvarā ir mājās dārza darbi. Uz darbu es braucu arī ar velosipēdu, tā kā man patīk diezgan aktīvs dzīvesveids. Buheru municipāli man patīk strādāt, jo šeit ir ļoti sakārtota darba vide, ļoti rūpējās par cilvēkiem. Ir apdrošināšana veselības, kas ir ļoti svarīga. Savos kolēģos es visvairāk novērtēju atbalstu. Atbalstu visdažādākās tā izpausmēs, visdažādākās nozīmēs, jo viens cilvēks nevar nezināt visu, ne arī izdarīt visu, un kopējo atbalsta spēku un sinonīms vārdam atbalsts, bet arī sadarbība noteikti, mēs redzam Buherā ik uz soļa. Un es nevienu mirkli nenošēloju pirms jau 20 gadiem to izvēli pievienoties šim burvīgajam uzņēmumam. Un daudz gadus atpakaļ es vēl atceros pirmās intervijas, kad mēs pieņēmām pirmos darbiniekus, kad cilvēki jautāja, kas tas pa uzņēmumu, cik tad viņš te vēl ilgi vispār pastāvēs. Tad tagad jau daudziem jau sen vairs nav tāds jautājums vispār radies, jo mēs noteikti nenākam šeit tikai atstrādāt no 8 līdz 5, bet mums ir tik daudz visādi arī ārpus darba, visādi sabiedriskās aktivitātes un kā gan tās pašas sporta spēles, par ko darbinieki stāvās sajūsmā, gan Buheru balles, kas jau ir jau tādā tiešām ļoti augstā līmenī. Un tie nepārtrauktās aktivitātes gan kopā esam braukuši ar laivām un braukuši ar ritiņiem, un ko tik visu mēs neesam darījuši. Un tiešām, un kaut vai šī te rokas sprādzīte. Jūs varat iedomāties šādus burvīgu rokas sprādzīti mūsu Buheru dāmas 8. martā saņēmām no mūsu kungiem. Šis mūsu kolēģu radošums, šī iniciatīva, šī enerģija, tā vienkārši nav aprakstām. Tas ir vienkārši jāizbauda, un es domāju, mēs esam tik laimīgi, ka mums ir tāds kolektīvs, un ka mēs visi viens otram esam. Brīvo laiku es pavadu ar ģimeni, atpūšos, eju uz dievkalpojumu svētdienās, parasti strādāju 6 dienas nedēļā, un 1 dienu 7. es atpūšos. Savos kolēģos es novērtēju līdzjūtību, pacietību, pretīm nākšanu. Atkarībā kāds garas stāvoklis, klausos gan elektronisko mūziku, gan roka mūziku. Kas kādā dienā patīk. Praksē sāku šeit 2013. gadā, izgāju ar diezgan labiem rezultātiem, paliku šeit strādāt un joprojām šeit esmu. Pēc prakses sapratu, ka šī nozara, kur es strādāju kā metinātais, man tik tiešām der un, ka teikt, ir bijusi iespēja izaugt jau par lielāku profesionāli, kā teikt. Tāpēc patīk. Jā, sāk kā parastais metinātais, kā jau visi pārējie, un tad ar gadiem izauc, kā teikt, par robotu operatoru. Programmēju un gan arī ikdienā strādāju uz robotu metināšanas. Mīļākais ēdiens? Noteikti, ka tie būs cepti kartupeļi latviešu gaumē. Jautrākais atgadījums ar Covidiem droši vien būs viens no sporta spēlēm, kas bija pie jūras kempingam. Labākās atmiņas darba komandiem būs braukšana uz Vāciju, mācīties uz klusu robotu metināšanu. Mani hobiji - makšķerēšana, motobraukšana, kaut kādas tehniskas, interesantas lietas, kas saistīts ar mašīnām, mašīnu būvēm. Savos kolēģos visvairāk novērtē godīgu attieksmi pret darbu,
taisnīgums un čakli strādāt. Un vaļasprieki ir ekskursijās braukt. Eiropa izbrauc ir, Amerika. Ir bijuši Vētras laikā pie jūras sportspēles un bija arī saulainas, un kolēģi ir atsaucīgi. Man skaistākā atmiņa no Ziemassvētku balles noteikti ir šī gada pēdējā balle, kad bija lip-sync izaicinājums, un mēs kopā ar vēl 4 brīnišķīgām kolēģiem pārsteidzām visus mūsu kolēģus, uzstājāties ar priekšnesumu, kas varbūt bija negaidīti. Mēs bijām kolēģis pārstāvot grupu Backstreet Boys. Tas noteikti bija skaistākais un atmiņā paliekošākais piedzīvojums. Ikdienā es mēģinu piekopot veselīgu dzīvesveidu, piedaloties dažādos arī Buhera organizētos un Buhera atbalstītos pasākumos. Tā ir badmintona spēle, tā ir skriešana stirnubukās. Pati esmu arī viena no organizatoriem Buhera Strong, kas ir ikgadējs spēku un veiklības izaicinājums kolēģiem, kur noskaidrojam stiprāko kolēģi gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Un noteikti tas arī ir bijis iepriekšējos gados vienības brauciens Siguldā, kas arī ir liels izaicinājums, 35 līdz 40 km. Līdz ar to arī ikdienā tas, ko mēģinu, ir mazliet paskriet, mazliet pabraukt ar riteni un būt brīvā dabā. Savos kolēģos un uzņēmumā es novērtēju atbalstu ikdienā, mēģināt un atrast laiku augt visiem kopā, dot iespēju arī citiem attīstīties. Jā, tā kopā būšana arī ārpus darba pasākumos. Vismīļākie mirkļi pēdējo 20 gadu laikā. Pārsvarā jau laikam tie, kur ir uzzināti iepriekšējā mēneša labie rezultāti, un tad tu ej ražotnē, satiec kādu no asprātīgiem kolēģiem, pārmin pāris vārdus, pasmējies, un tā kombinācija, tas ir tas brīnišķīgais tai dienā. Tie labie rezultāti ar asprātīgu kolēģu jautājumiem, atbildēm un jokiem, tas ir tas, kas man vislabāk palicis atmiņā. Mans mīļākais ēdiens, tur nav divas domas, tās ir lielās pankūkas ar ļoti gardu zemeņu ievārījumu. Viena no manām skaistākajām Ziemassvētku balles atmiņām ir mūsu disko projekts, kurā mēs vairāki kolēģi pāris nedēļu garumā gatavojāmies ar priekšnesumu, kopīgi uzstājāmies Ziemassvētku ballē. Tā nu ir sanācis, ka visvairāk saistās ar kolēģi Aivaru Černuho. Ceru, ka Aivars man piedos, bet atceros, kā mēs viegliprātīgi abi uzvedāmies plānošanas sapulcēs, nedzirdot, ko mums saka Šveices kolēģi, un pēc tam iepināmies mulstošos klusuma brīžos, nemākot atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Mums ir bijuši arī pāris gadījumi ar Aivara piedzīvojumiem ceļot kājas uz galda, bet par tiem labāk nestāstīšu, jo mums vēl kopīgi projekti ar Aivaru jāvada, kad viņš mani neizslēdz no projektu komandas. Buheram nākamajos 20 gados novēlu nebaidīties no pārmaiņām, sasniegt visus izvirzītos mērķus un veidot un pulcināt komandu ar uzticamiem un lojāliem cilvēkiem, lai mūsu pulciņš ar 10+ aug vēl lielāks.